patīkami. Un tāpēc pilnīgi bez lieka uztraukuma, jo šī ir parasta klases stunda gan jums, gan arī mūsu viesiem. Pilnīgi bez nekāda uztraukuma tas nav. Nevienam atzīmes par šo neliks. Vienkārši mēs dalīsimies ļoti jaukos jautājumos, pastāstīsim viens otram, kā mums ir klājies, kā mums ir gājis. Un tāpēc šodien man gribētos iestākt ar šādiem vārdiem. Skola ir vienīgā vieta, kurā atmiņu zvans, vienojot paudzes kopā, caur mūžīgai skan. Es domāju, ka jūs visi piekritīsiet, gan jaunākā paudze, gan arī vecākā paudze, ka tas ir ļoti patīkami, ja mums ir tas plecs, kaut uz kura paraudāt, jo mamām nav laika, vecmāmiņas un vecētiņi vienmēr tie, kas jums palīdzēs jebkurā dzīves situācijā, tik pāri visam, ar ko jūs būsiet varbūt saskārušies kādā neveiklā situācijā. Saucas vakardien uzrunā šodien. Tātad es domāju, pēc daudziem gadiem esiet jūs, bērni, protams, katru dienu sēž skolas solā, ja nav brīvlaiks, un arī ar mazbērnu klasi, un varbūt tieši ar šo te sākuma skolas 6. A klasi. Šis projekts tātad tiek atbalstīts no Latvijas labklājības ministrijas un arī no Eiropas gada aktīvai novecošanai paudzes solidaritātei 2012, un tāpēc arī mūsu skola, tas ir konkrētāk tieši mūsu klase, ir iesaistījusies šajā projektā, kā mēs esam ļoti radoši bērni, un mums ļoti patīk šādas lietas, un tāpēc mēs arī neaizmirstam vecāko paudzi. Ne tikai priecājamies paši, bet arī, lai jums būtu līdzi ko padzīvot, un līdzi arī papriecāties kopā par mazbērnu paveikto un izdarīto. Šeit nedaudz informācija. Kopš 2009. gada 29. aprīlis Eiropā tiek atzīmēts kā Eiropas paudžu solidaritātes diena, lai veicinātu sarunas par to, ko nozīmē kļūt vecākam un kā gados vecie cilvēki un jaunieši var kopīgiem spēkiem veidot interesantāku savu dzīvi. Eiropas komisija un labklājības ministrija ir ierosinājusi skolu jauniešiem tikties ar gados vecākiem cilvēkiem, lai veidotu starp paudžu dialogu. Kā mēs to sapratīsim? Lūdzu, brasa. Tātad kaut kāds priekšstats, ja? Kā jūs teiksim? Tas ir katrā cilvēkā iesakņojas priekšstats. Tātad kāds konkrēts priekšstats iesakņojas. Tieši tā. Un cilvēki noveco, un ir tikai vairāk vecā paudze, un praktiski jaunās paudzes šobrīd vairs nav, neteiksim nav, bet nav tik daudz. Un tātad, kā jūs labi ziniet, arī mūsu skolā situācija, vienā gadā ir 4 klases, vienā ir 3 klases, un šogad ir varbūt tas veiksmīgais gads, ka tiešām ir ļoti daudz bērnu, ir atkal 4, un pat jau arī 5. klase mūsu skolā gatavojas, ka varētu būt mācīties. Tā kā tas, protams, priecē, un priecē arī, ka izvēlas tieši mūsu skolu. Bet tātad tieši tāpēc arī mums vecākai paudzei ir jāpalīdz skolu, tātad tieši tāpat, kā mēs šobrīd to aktīvi darām. Nu, lūk, tātad tas ir neliels ievads, kāpēc mēs esam, lai jūs zinātu, lai arī mūsu omas vectētiņi un vecmāmiņas zinātu, kāpēc mēs esam šeit, un ka šāds pasākums mūsu Latvijā ir, ka nav aizmirsts neviens, kad rūpējas gan par jauniešiem, gan arī par vecākiem cilvēkiem. Ja kuram tas ir, kurā gadā jūs esat beiguši skolu? Varbūt tad katrs var pastāstīt, ja? Drīzāk varētu pateikt, kurā sāka. Arī ļoti labi. 1922. Un 7 klases, vispirms 7 klases, un tad es mācījos vakarskolā. Un kādā skolā jūs mācījāties? Tas bija Kruspils pagastā. Tagad arī Kruspils pagasts. Tā kāda pamatskola? Jā, Kūku ciems, Kūkas. Tāds Kūkas ciems. Viena vecmāmiņa tur ir bijusi. Jā. Nē, bijusi mājās. Es biju Jā. Nu, varbūt gatavi Sētiņš izstāstīs par sevi. Es apskolojos, es neceros, ka mēs 50. gadā sāku skolu, 72. pēc. Lielāks vidusskola. Tev Iela, varbūt vecmāmiņa lūdzu. Man arī vieglāk būtu pateikt, kurā gadā es sāku un kā es sāku. Es sāku 1945. gadā, tūlīt pēc kara, un sāku mācīties februārī. Un beidzu 1. klasi ar tiem dažiem mēnešiem. Un mācījos
Skaitījās, ka Ogres pamatskolā, bet tā klasīte mums bija virs aptiekas, centra aptiekas, viena telpa tikai. Pēc tam mēs mācījāmies, un arī, kur es beidzu skolu, bija Ogres vidusskola, tad saucās, un viņa bija tagad tur, kur muzikas skolā. Un tur es esmu mācījusies visos stāvos. 1., 2., 3. visi bija bijušas klases. Pat cik es nesmu no Latvijas, es esmu Lietuvas augusi un dzimusi Lietuvā, un arī tur dzīvoju tādā lauku apvidū, dziļos laukos, citādi sakot. Nu, tur bija pamatskola. Pirmo gadu pēc, ka man gaitu skolā sākās 46. 7. gads, ja? Nu, tur es pabeidzu 4 klases. Tajā laikā bija jāliek eksāmeni pēc 4 klasēm, kā pabeidzām, ja? Nu, tie laiki bija tādi diezgan drūmi, varētu teikt, pēc kara, ja? Nu, bet mums tāpat kā bērniem bija prieks, mēs tāpat priecējamies par visu, kas bija tajā laikā. Nu, tad pēc tam eksāmeniem, tad es gāju uz 5. klasi. Nu, tad man jau bija tālu skolu, jāiet 7 kilometri. Tajā laikā nebija ne autobusu, un tad bija kolkozos visi nolikuši savu zirgus atdevuši, tas bija obligāta prasība. Nu, un tad mēs skolnieki gājām kājām visu laiku. Nu, un vēl tajā laikā, es nezinu, 1 vai 2 gadus, 5. 6. klasē, man liekas, kad bija jāmaksā par mācībām. Tad nebija vēl tā, kad būtu jau skaitījās it kā gimnāzija, kā pirms kara laikiem, ja? Un līdz ar to mums arī padomjas laikā lika maksāt par mācībām. Bet pēc tam to likumu atcēla, un tad jau vairāk nebija jāmaksā. Nu, jau no sākuma skaitījās 4 klases, ka tā būtu obligāta izglītība. Tālāk bija brīva izvēle, varēja mācīties, varēja nemācīties. Nu, pēc tam pataisīja, kad obligāti jau bija kaut kur līdz 7 klasēm. Nu, tā es tur tajā skolā iestājos, tā es padarīju līdz 11. klasē, tos 11 gadi, kā man pagāja dzīvē. Tā es viņus nostaigāju šur un tur. Jā, un lūdzu, labprāt, vecmāma jau ir Omeris. Aizmirst, Gecī, kā tev bija Omes vai vecmāmas? Omes, jā. Es tādu maz bildīgi paņēmu līdzstāju no manas pirmām skolas gada. Es sāku 71. gadā. Es neesmu pat kādreiz skolā. Es mācījos mazā skoliņā, un tās praktiski tajā skoliņā es nomācījos 1 gadu. Tur bija jādzīvo internātā, un tas bija 10 kilometri no mājām un 2 dienās. Nu jā, tas bija jādzīvo, jo šobrīd bērniem tas priekšstats internāts liekas, ka tas ir kaut kas šausmīgi galns un slikts, bet tas jau bija pozitīvi arī tajā laikā. Jā, tas vienkārši bija tāpēc, ka nevarēja izbraukāt. Nevarēja vienkārši izbraukāt, un tad vēl mēs mācījāmies sestdienās, un tad sestdienās braucām mājās, citreiz arī ar kājām gājām mājās. Nevarējām sagaidīt, kad atbrauks pakaļ. Tā kā bija labi. Bet varētu viņus atcerēties visi. Tik zinu, ka pēc nedēļa pie mums aizējums jau vairs nav. Un bija jāstāv kaktā. No stundas izdzina, maza skola lielā, mums lielā 3 skolas. Pamatskola, katru savā ēkā. Tad bija tukšs koridors, blakus skola tā izturē bija, tur nebija gaismnieks. Tur visi tie stāvētāji, kas bija no skolas, no stundām izdzina, bija jāstāv tur kaktā. Nāc direktors no skolas, stādīt, tad viss redzēja. Vai laist paļā, vai nelaist. Tā nebija. Bija jāstāv, kur tad iztumsā. Bet kā, nu visi tā, katra paudzē savas blēģis ir. Tā no tām nevar neviens izvairīties, nevar izvairīties. Tāpat bija līka, kad tās apkas uz meitiem visu sēdināja, izskolotājs, skolnieks, domās pārtiekšā, un tā vienu gadu vēl 8. klasē, kad sākām salasījāmies, tas ir pamatskola, un no Lēdzonas skolas un Jumpratas skola. Tik smukā vēl Pepiņa jābalda, mīgs. Nedaudz paklausīt. Salasījāt to sābos, nezinu, kā vienam vienāds prātā vajadzēja pašaidīties klasē, nu tad vajadzēja redzēt, kā tā tāpela, kā tās sienas bija. Gābo maiz bija sašaidīts visas klases, jā.
Tad tās blēņas arī tajā laikā bija. Blēņas. Vecmāmas arī no Almas lūdzu tādu kādu interesantu atgadījumu. Man nebūs blēņu stāsts, bet būs īsts stāsts, tāds pārdzīvojums stāsts. Un tad jums būs jāpasaka vainīgie. Kurš būs vainīgais? Vai nu es, vai nu skolotājs. Es ar brāli esam brīņi, un tagad vienā dienā tā bija 5. klase. Mums bija uzdots iemācīties dzejolīti. 3 pantiņas tad dzejolītes atceros. Brālis saka, nu mācamies, bet es saku, nav jāmācās tad dzejols no galvas, tikai jāizlasa. Labi, viņš man paklausīja, un tā mēs to dzejoli neiemācījāmies. Atnākam uz skolu, tā bija ceturtdiena, tad atceros dienu. Nu, skolotāji visiem prasa tos dzejoļus, un mēs ar brāli abi divi nezinām, jo mēs neiemācījāmies to dzejoli. Sēdēsim pēc stundām abi divi. Visi zina, un mēs nezinām. Sēžam pēc stundām skolotāji, bet skolotāji dzīvoja turpat skolā apakšā, 1. stāvā, viņiem dzīvoklīts. Viņa mums arī bija direktore, klases audzinātāja. Mīļa, skaista. Mēs sēžam pēc stundām. Brālim saku, noskaiti dzejolīti, noskaita, es noskaitu. Tā mēs 10 reizes tik skaisti iemācījāmies dzejolīti. Pulkstenis jau, pulksteņu klasē nebija, mobīlo nav, nekā mums nav. Paskatāmies pa logu, mēnesis uzlecis jau. Tumšs, uz māju jāiet 3,5 kilometru pa mežu. Ko tagad? Brālis saka, iesim lejā, pateiksim skolotājai, ka mēs no dzejoli zinām, ka uz 5 noteikti. Tagad jau kauns uz 5, ne? Bet jā, mēs visi zinām, ka ir 5 balvas. Jā, atzīme tā. Brālim saku, nē. Viņa zina, skolotāji nekad neaizmirs, ka mēs esam pēc stundām. Sēžam. Nāk apkopēja. Vai dieni, mincīši, ko te jūs šeit darat? Mēs pēc stundām. Viņi saķēra galvu, noskrēja lejā pie skolotājas. Skolotāja uznāk augšā. Bērni mani. Jā. Paskatāmies pa logu, tēvs ar zirgu atbraucis pakaļ mums. Es saku, skolotāji, mums ir pakaļ tētis atbraucis ar zirgu. Tūlīt pie tēva, prom uz māju. Un tā arī beidzās. Kurš bija vainīgs tagad? Mēs abi ar brāli vai skolotājs? Vai nebija vainīgo? Tagad izspriešam. Bet viņa mums bija viskaistākā, bet viņai jābūt mājās, viņai jābūt būtlīdzes, viņai ēst jāgatavo. Kāpēc dzīves? Kurš bija vainīgs? Jūs paši? Šeit mums varētu dalīties. Es domāju, nē, beigās mēs uzskatām, vainīgo nav. Vainīgo nebija, un ar to arī beidzās. Neviens neko nekādu. Un vainīgos nebija. Un mājās vecāk arī neapspieda to vietu. Nezinās, laikam briesmīgi godīga meitene esmu. Bijāt teicamniece, ja gan jau. Gan drīz, nebija teicamniece. Bet vienīgā lieta, ko mēs tā var teikt, kā tagad saka, pastoni, jo sestdienā bija jāmācās tādā laikā. Un pēdējais bija koris. Un tur varēja tā, reizēm tā, neaiziet. Un šeit, laikam, bija tāds jautājums, vai bija tāds termins pazīstams kā bastošana. Tā tad redzēt, bija bastojās. Un mums tajā laikā bija pat obligāts. Jo nevis tā kā mēs tagad varam izvēlēties, vai nē, es tur neiešu, es tur negribu. Tātad tajā laikā bija uz kuru jāiet, bet varēja to izdarīt. Tās lielas nedarbības kā neatceros. Mums bija ļoti daudz ko darīt skolā. Tagad jau kā starpbrīžas mums bija tā, ka mums bija vai nu gājām rotaļās kaut kādās,
vienmēr visi sapulcējās zālē, un bija maza skola, kaut gan ne tik ļoti maza. Un tad gāja rotaļās visi, visādās, vienmēr visādas spēles spēlēja, un bija tādā ziņā, bija vienmēr interesanti, bija kur izskrieties. Nebija tādas diezgan tāda aktīva dzīvesveida skolā, tik piekopts, laikam skolotāji tāda bija, kas aktīvi darbojās. Nu jā, arī varētu būt. Un kā ir mums šobrīd tātad, ko jūs dariet starpbrīdī? Pastāstiet savām malmēm. Emīl, pastāst, ko mēs daram starpbrīdī? Kā mēs starpbrīdī? Pusdienas starpbrīdī ir 2 minūtes pirms zvana. Kā mēs, ko mēs daram? 2 minūtes pirms zvana, pirms garā starpbrīžu, ko mēs daram? Stāvam pie durvīm, ko mēs tur gaidām? Zvanu. Un tad, kad noskan zvans, un tad, ja nāk kāds cilvēks, tad vienkārši viņš aiziet malā jau laicīgi, jo Ēdam zālē ir tāds pūlis, tā kā varbūt dzīvē nebūtu pusdienas kāds ēdis. Mēs parasti, kad nākam no pusdienām, mēs ejam pie tām trepēm un speciāli ļoti lēnējam, lai mēs Jā, lūdzu, tā. Ķēdenis, jā, tā. Tanai ir jautājums, lūdzu. Kā jūs varējāt izdzīvot bez mūsdienu tehnoloģijām? Tajā laikā varējāt izdzīvot, kā ir šobrīd, vai jūs izmantojat mobīlos tālruņus un datorus un tādas lietas? Izmantojāt. Un mobīlie telefoni? Katram, jā. Bet tajā laikā tas bija tikai normāli. Es tādus nezināju. Tad redziet, šeit atbrauc teiks ar sirdu pakaļ un pat nezināja, kur ir bērni brauca vienkārši skolu pakaļ. Zināja, ka tur ir jābūt noteikti, ja? Jā, lūdzu, visi. Cik jums ilgi notika bija mācības stunda? Mācības tur cik ilgi? Garums stundai jācik vēl. Čevis mācības tāpat kā jums ir. 45. Jā, Mums šobrīd ir 40 minūtes. mums 65. Jā, lūdzu, Kasparam jautājums, cik gājuši starpbrīži? Starpbrīži? Starpbrīži pirmais bija 5, otrais 10. Garais starpbrīžs Un garais bija bija 5 un tas tagad pusdienas 10. starpbrīdis arī, ja? Jā, tas bija parasti 25 līdz pusstundu. Mums bija 25. Tad pārējiem bija 10. Nu, lūdzu, Elizabetei, kas tev... Kas bija jūsu mīļākais mācību priekšmets? Nu, tad varbūt pēc kārtas, ja kāds jums Kecijas Toms bija mīļākais priekšmets? Man bija priekšmeti, kā nepateikt, vairāk ķīmija man bija vismīļākais priekšmets. Bet patiesībā man veicās visi priekšmeti, es nežēloju, nepateikt. Man fizika visvairāk nepatika, kaut es animācijas piespiedas. Jā, un jums lūdzu. Kas arī, kad nebija neviena priekšmeta tāda, kas būtu, kā saka, nepatīkams, bet fizkultūra bija visforšākā. Kurs. Nu jā, jā, jums lūdzu. Nu, man bija latviešu valoda un vācu. Mīļākie priekšmeti, jā. Mums mīļā skolotāji pasniedza latviešu valodu. Ļoti patika. Bet nepatika vēsture, jo pasniedza skolotājs. Man viņš ļoti nepatika un nemācījos. Matemātika man nebija jāmācās, jo man mācījās brālis, un es no viņa novecu. Tas bija vieglāk, Jā. kā visiem. Mājās mēs tā arī mācījāmies. Es latviešu valodu, krievu valodu, viņš matemātiku, un tad mēs mainījāmies un visu norakstījām. Un kāds neviņam? Tam priekšmetiem tā nebija, bet citi gājieni bija skolā mācīs ziņā. Ja jau tikai nāk kontordarbs, būtībā mēs labā laikā trāpījām. 56. gads, kad bija otrā atmoda Latvijā. Kad bija brīvdomāšana starp skolotājiem, bija brīvdomāšana starp skolotājiem. Skolotājiem brīvdomāšana mums ielika daudz iekšā. Līdz 60. gadam bija brīvdomāšanas skolas. Kad atradāmies, jo skolotāji bija vēl vecie, lielākoties no tās Latvijas laikiem, un nāca jaunie. Tā ir tas starp, ka nāca jaunie skolotāji un vecie skolotāji. Un nāk kāds kontordarbs, kad jūt, ka būs iekšā. Vajadzēja skolotājs iesaistīt dialogu.
atrast tēmu, par ko runāt. Ienāk, skolotāji par to, un kamēr aiziet tā stunda, 40 minūtes, tiek dialogs izvirzīts ideāli, kamēr skolotāji attiecās, kad nevajag skolotāju darbu neko. Un attīstījām viss jautājums, kad par Vili Lāci, ka viņš, kad bet atcerējās, ka otru pusi Vili Lāci, kāpēc romānus viss pārrakstīt tika. Jo mēs jau skolā jūtām tos arī izdzīvojam to trauksmes laiku, kad ienāk skolā klasē iekšā kāds cienīts kungs tāds ar uzplečiem un pasauc kādu bērnārā no klases un aizjūt. Un tā mēs viņu vairāk neredzam. Tad bija skolotāji mums pazuda no vienā dienā ir skolotājs pēc otrā dienā stundas vairāk nav pie tā skolotāja. Un skaidrojumu nebija. Skaidrojumu nebija. Nu jā, būtu. Un tad, kad Stalins nomira, Kruščovs nāca pie varas, kā saka, tādā laikā, sākās brīvdomāšana. Sāka tā kā, varbūt sāka brīvi runāt varēja. Vairs nebaidījās un nāca viss atpakaļ, viss jau, pa visādiem jautājumiem. Bija gan par kolekos dibināšanu, gan politiskai, gan tie un tās viss notiks stundās. Redzēt, bērni, to, ko jūs mācieties vēsturē, šeit ir reāli tajā laikā dzīvojuši cilvēki. Ja, un mācījušies. Jā, un lūdzu, Emīla vecmāmiņai. Es varu saprast, mums bija 7 klases pamatskola. Tad man laikā bija vienalga, bet vidusskolā man bija brīnišķīgi ķīmijas skolotāji, un tā bija mīļākā stunda. Redzēt, tā ķīmija saist arī šodien mūsdienu jauniešus, ka ļoti patīk, jo, tā ir interesanta stunda, un fizika ir otra galēja, tur atkal tiešām nākams, redzams pulciņu, tad dēļ, un redzam nedēļas. Mans jautājums jums ir, ar ko jūs šobrīd nodarbojaties, varbūt Emīla? Tad, Keitijas Valdes, ko jūs šobrīd darījat? Bērni? Jā. Pabeicu medicīnas institūtu un farmācijas fakultāti. Tad šobrīd jūs esat pelnīt atpūtā, bet... Es 1 gadu jau esmu vairs atteikusi. Nospriedu, ka man jau šī. Paldies, un otro. Es vispār biju, saka, 60. gados parādījās tās jaunās tehnoloģijas un sākās skaidrošanas ēra. Es biju viens no tiem pirmajiem, kas trāpīja tajā skaidrošanas sistēmā iekšā. Bet tā arī šobrīd jau visi ir likvidējusies. Es strādāju savā laikā ar to lielajā deputāšu kombinātā, kur bija 7000, kas ir darbinieki apmēram. Mēs viņiem rēķinājām visas algas un visus aprēķinus veicām. Tieši ar tām. Tad nāca jaunās sistēmas, jaunās tehnoloģijas, jaunie datori. Un tad brīdī es pārgāju grāmatvedību. Tad es sāku strādāt grāmatvedībā, pabeidzu Latvijas Universitātes ekonomikas fakultāti. Grāmatvedības institūts. Un šobrīd jūs strādājat arī, ja? Šobrīd es nestrādāju vairs savā profesijā, es strādāju basketbola skolā. Skaidrs. Jā. Daudz teikt mazīstēties. Jā. Šeit varbūt jūs arī, ja? Tātad pastāstiet, ko jūs šobrīd dariet, ar ko jūs šobrīd nodarbojaties? Šobrīd mēs esam arī daudz tā it kā, bet mums vēl ir mazmeitiņas, kurā... Ko jūs darījāt, kad nebijāt vēl pelnīt atpūtā? Ko jūs nodarbojāties? Arī kombinātā. Arī kombinātā, ja? Un vecētiņš? Arī kombinātā, celtnieks. Celtnieks. Kombināta uzstēla. Man tagad ir kārtība uzraugs to meistaru. Man bērnu aktīvu un uzraugu meistaru. Agrāk sauc par bērnu. Skaidrs. Un Emīla vecmāmiņa? Pašreiz tiešām pelnītā atpūtā strādāju otrē bija stomatologu. Man tagad ir mans hobijs dārs. Es konstatēju, ka tas man ir bijis jau agrāk. Tikai es neesmu pie viņa tikusi. Tā varbūt jums ir jautājumi bērniem, ko jūs vēlētos uzdot? Keicīgs Tomas, kas jums varbūt būtu tāds interesants noskaidrot, varbūt tieši bērnu viedokli, varbūt kaut ko saistībā ar skolu vai vienalga varbūt par kaut ko? Man gribās pajautāt, kas jums liekas jūsu skolā visinteresantākais? Kā man ir paturēt rokas vai jautās dienas, ja? Tad kas ir, lūdzu, kas tev šķiet? Mājdrības stundas. Mājdrības stundas.
Lūdzu, gan? Matemātika, informātika un Jā, Andri? informātika un Laura? Bet jūs saprotiet jautājumu pareizi, kas ir visinteresantākais? Vai tikai mācības jums ir visinteresantākais? Lūdzu. Aha, un tas nogās sienas mūsu skolā piesaistas. Tevi, kas tev vēl ir? skolotāji. Nu, skolotāji, protams, jo interesanti. Jā, vēl lūdzu. Daudziem bija mājturība, mīļākā nodarbība, jāvērts skolā. Kā jūs, ko jūs darat mājturības skolā? Sēdēties dažmācību. Jā, sēžaties Mēs bieži Vai ir kaut kas, kā saka, teiciet, ābols no ābols tālu nekrīt, jā? Vai jūs saredziet kādu līdzību ar sevi un mazgājumu? Kā ir vecmāmiem redzēt? Rakstīšanu, latviešu valodās, ierakstīt Pilnābu, jā, stāstīt, sacerēt, kas kādas katros gadiem arī tā. Bet mācība jau ir ko mēs redzam, jā? Mēs šodien parādīsim mūsu ciemiņiem to, kā tad mums ir stundas sākuma. Parasti mums ir tā, kā mēs iedziedāmies. Nu, protams, salīdzinoši ar jūsu laiku mums ir palīgu līdzekļu pietiekami daudzi, ja? Un pēc tam varbūt pastāstīsiet arī jūs, kā jūs iedziedājāties un kā vecmāmiņas un no priekšpamīgs tētiņi arī pastāstīt, varbūt, ka kāds ir dziesmu svētkos dziedājis. Kopā? Es patiešām no visas sirds jums pasaku sirsnīgi paldies
gribu jums teikt nelielu pateicību ar nelielu pavasaras ziedu pušķīti un ar tātad, kā es teicu, tikko pateicību, tātad gada vecētiņu par atsaucību un ieinteresētību piedaloties Ogres sākuma skolas 6. sāklas pasākumā vakardien uzrunāju šodien pēc Eiropas komisijas un Labklājības ministrijas ierosinājums starptautisku dialogu veidošanai skolās. Mīļš jums paldies! Tāpat mīļš paldies Emīlas māmiņai. Mīļš paldies Kecijas Balmē.